Un tas ir šāds. Kādreiz senos laikos amerikāņi aizlidoja uz mēnesi. Arī Krievi tajā pašā laikā lidoja uz mēnesi. Un tā gadījās, ka Krievi aizlidoja uz mēnesi, bet nosēšanās rezultātā viņi pazaudēja savu kosmosa kuģi. Bet Krievs ir rīcības cilvēks, un viņi ķērās pie rezerves variantiem. Viņi domāja, šitajā laikā arī amerikāņi lidoja uz mēnesi, tas nozīmē, ka viņiem pat kaut kur netālu ir jābūt. Un viņi devās ceļā, viņi gāja, un ieraudzīja patiešām amerikāņi stāv pie blakus melnajai mēnesis ielai ar savu kosmosa kuģi, aiziet, sasveicinās un saka, nu tā un tā, mēs savu kosmosa kuģi diemžēl neveiksmīgi nosēdinājām, nevaram aizlidot atpakaļ uz Zemi. Nu, vai jums nav rezerves kuģis līdzi gadījumā? Nu, paķēries līdzi. Amerikāņi saka, protams, ka ir, mēs vienmēr nodrošinamies ar plānu B. Protams, ka ir. Krievi saka, super, kolosāli. Nu, cik maksā? Nopirksim. Amerikāņi saka, nu, šitas jaunākās paudzes kosmosa kuģis, nu, $50 miljardi. Krievi saka, jūs ko, nu, mums uz mēnesi tāds naudas līdzi nav. Amerikāņi saka, nu nekā, nu, tehnika, dārga, amerikāņu laba tehnika. Krievi tagad sāk staigāt apkārtam kosmosa kuģim, nu, rekur tas kosmosa kuģis stāv, ja? Nu, skaistums. Staigā apkārt, prasa, kas šitas tāds ir? Amerikāņi saka, nu, tas ir vadības bloks, tur visas mikroshēmas iekšā un tā tālāk, visas lietas. Krievi saka, mums tāda nebija. Hopts, paņem, nolauž un aizmet tumšajā mēnesis ielajā. Amerikāņi šokā. Krievi saka, nu, cik viņš tagad maksā? Amerikāņi saka, nu, bez vadības bloka tur, nu, 10 miljardi nost, kā minimums. Nu, tagad 40 miljardi maksā. Krievi saka, nē, nu, mums tāds naudas nav. Kas šitas tāds ir? Nu, tas ir vadības kabelis, tur caur turieni visa informācija, visa vadība notiek. Krievi saka, nu, mums tāda nebija. Nogriež un aizmet tumšajā mēnesis ielajā. Amerikāņi vispār šokā, ja? Krievi prasa, nu, cik tagad viņš maksā? Nu, tagad jau praktiski tur, nu, pa miljardu atdosim. Krievi saka, nu, mums tāds naudas nav. Krievi staigā apkārt, kas šitas tāds ir? Nu, tur ir vadības panelis, tur visi sēž, ja, vada kosmosa kuģi. Krievi saskatās, nu, mums tāda nebija. Nogriež. Aizmet tumšajā mēnesis ielajā un saka, vo tagad sāk izskatīties pēc lidaparāta. Staigā apkārt, prasa, nu, cik tagad maksā? Amerikāņi vispār jau gandrīz zaudējuši runas dotības un saka, nu, tagad, nu, pa miljonu atdosim šitādu. Krievi saka, nē, nu, džeki, mums nav miljonu līdz mēnesi. Kas šitas tāds? Tur iekšā tas melnais, kas tas tāds ir? Nu, ko, degviela? Krievi saskatās, mums tādas nebija. Un aizmet visu degvielu tumšajā mēnesis ielajā. Tumšajā mēnesis ielajā visu degvielu aizmet. Un skat! Krievi saka, nu tagad jau tas ir kaut kas tāds, ar ko var aizlidot atpakaļ uz Zemi. Nu, cik tagad maksā? Amerikāņi saka, nu, tur vispār nekas vairs nav palicis no kosmosa kuģa, nu, neko tagad nemaksā. Krievi saka, der! Sakāpj iekšā, sasēžas un skaita 3, 2, 1, 0 un aizlido atpakaļ uz Zemi.